Labrīt, esat sveicināti 17. augusts. Mēs ar Ibiku esam veiksmīgi piecēlušies, baigi agri priekš mums, ir pulkstens 9, mēs jau sēžam mašīnā un taisamies braukt uz Šeduva airport. Šeduva, kaut kā tā, tas atrodas Lietuvā, kaut kur pie Šauļiem. Rebeka nav īpaši priecīga, sanāca viņu šodien pamodināt, bet šodien ir tā diena, kad es pirmo reizi mūžā lekšu ar izpletni. Sajūtas divējādas. It kā es ļoti gribu, bet tagad es sēžu mašīnā un domāju, vai man tas vispār ir vajadzīgs. Bet nu redzēsim, kā būs. Ceļš mums nav baigi garš. 2 stundas ir jābrauc līdz turienē, tā vismaz rāda pēc Google Maps. Pa ceļam iebrauksim kaut kādu vēl kafiju paņemt un kaut kā tā. Nezinu, ko lai vēl pasaka. Cerams, ka visi izpletņi atvērsies šodien. Pāris komentāru no Ribika. Što obligāti ielikšu iekšā. Šito skatienu. Viņu dusmojās. Par ko tu dusmojies uz manīm? Nafigā man jācies tik agri. Tāpēc, ka tev jābrauc līdzi, jāskatās, kā es lekšu ar izpletni. Es varēju pieteikties vakarā. Varēju pieteikties vakarā. Labi, tiekamies tad jau kaut kur pie kafijas pauzes vai arī varbūt turpatās jau lidostā. Esam iebraukuši viršos. Nedaudz iest. Iebraukustot. Pastieties, ko mēs te paņēmām. Mums ir kafija, vēl viena kafija, bulciņas, dubultais karstmaizes. Rebeka jau arī, es jau redzu, kā viņa paliek jau laimīgāk, jau ir labāk. Un vēl 2 banciņas mums ar šitai te prieciņiem. Šot iedīsim. Kā tev karstmaizītes šitā? Kāpēc jālamājas? Man jāliek pīkstaļi pēc tam ir virsū. Ļoti forši. Davai nelamājies, čarī. Es uztaisīšu timelapse ar tevi kā šitās. Cik ātri Rebeka ēd. Bet karstmaizīte ir nice, pastieties, ir bekoniņš, sieriņš un vēl pilns ar gurķīšiem marinētiem, kas man ļoti garšo. Tā kā paēdīsim, tad jau bez apstājas brauksim. Paskatījos pēc laika, es paskatījos, ka mēs tur būsim, kad mēs izbraucām 11:20, baigi ātri, tā kā mēs varam miedīgi paēst, pačerot. Varējām vēl stundiņu mājās pagulēt. Nevarējām stundiņu mājās pagulēt, es sajautu, viss kārtībā. Mēs esam ieradušies lielajā lidostā. Vismaz mapē izskatījās, ka tā ir lidosta, realitātē izskatās šādi. Re, kur ir viena ļoteņa, var redzēt, ka tie ir laikam pārkingi ļoteņu. Kur viena stāv no šo mēs laikam nelidosim, lidosim kādu citu, kuri kaut kur iespējams tagad gaisā lidinās. Tā arī izskatās, kur arī ir cilvēki, citi cilvēki, kuri gaida savu lidojumu. Un tad esam mēs, kuri ieradušies tā kā turisti. Es jau piereģistrējos, samaksāju full package ar šo te uz video montāžu, lai man tur līdzi lido vēl kaut kāds instruktors un vēl arī viņš filmēs ar GoPro. Sanāk, ka es lidošu kopā ar cilvēku, pieķēdēts klāt un viņš man filmēs. Pieķēdēts? Nē, man būs kaut kāda kamera, ko es tur kaut ko filmēšu. Un tad būs vēl viens cilvēks, kurš lidos blakus atsevišķi, un viņš arī sanāk filmēs. Ziniet, kāpēc gan ne? Tas tāds pasākums vajadzēja piemaksāt vēl klāt 80 €, bet es domāju, ka tas ir tā vērts. Jo pats es tā noteikti nenofilmēšu, tā kā nofilmēs viņi. Rebeka jau kaut ko tur fočē. Cik tur cilvēki ielien iekšā. Ok, viens pilots. Sanāk, ka ir viens pilots un tur vienkārši čiro. Ne, maza kabīnīte, kur tu sēdi iekšā un kaut kādā veidā lec ārā. Es ceru, ka viņi visu nofilmēs, jo es gribu tiešām, lai man ir visi iespējamie kadri, ne tikai kā mēs lidojam, bet arī kā mēs tur tā kā sēžamies iekšā. Un es nezinu, ko tur vēl, bet es gribu, lai ir full. Es ceru, ka tā arī būs, un tad arī vlogā sanāks normāls materiāls. Labi, tie, kas vēl nav sapratuši, mēs esam Lietuvā, netālu no Šauļiem, kaut kāda, neatceros, kā to lidostu sauc, kaut kāda Šedava kaut kāda, un Rebeka man uz jauno gadu bija uzdāvinājusi lidojumu lecienu ar izpletni Lietuvā, un piereģistrējos un pateicu, ka uz šeien jābrauc. Un tā es esmu atbraucis un gatavs lidot. Vēl es paziņoju, ka šodien būs streams, bet es pateicu, ka varbūt šodien būs streams. Kā? Viss kas var gadīties. Jā, Rebeka? Rebeka, ko tu darīsi? Tā kā,
Ja, nu tā kā tev būs mājās jābrauc, vai tev tiesība nav. Vispirms es pagulēšu. Jā, vispirms tu pagulēsi. Pareizi. Pareizi, vispirms jāpaguļ. Tur ieradies lielais kukuru uzņiks, ar kuru mēs lidosim. Nu jā, nu šits izstās normāls jau. Šis izstās uz kaut kādām tur 20-30 vietām. Tu tur filmēji kaut ko? Mums ir Rebeka reāli. Rebeka kā sāk kaut ko filmēt, es sāku kaut ko komentēt. Protams, viņš izskatās milzīgs. Nu, gaidu savu kārtu uz lēcienu. Esmu saģērbies, varbūt tā īsti nevar redzēt, jo sēžu. Man ir uzvilkti visādi sūdi. Telefonu neko līdzi neatļāva ņemt. Visam no kabatām jābūt ārā. Bet, ņemot vērā, ka viņi visu filmēs, tie jau nav par ko satraukties. Saku, mūsu lidmašīna, es jau rādīju iepriekš. Ar to mēs lidosim, pastāstīja man instruktāžu. Īstenībā baigi pagrūti, tur kaut kā vajag piesēsties, tad vajag kaut kā galvu šitā nolikt, tad jālic, tad kājas viņam tur viņa starpā jāliek. Nu, kaut kā tā, baigi daudz noteikumu kaut kādu, bet, nu, es ceru, ka tikšu galā, neaizmirsīšu neko un piezemēšos. Rebeka satraucās. Ne? Nē, viņai vispār vienalga. Tā kā Rebeka satrauc. viņa jau ar manām audāra atslēgām jau sēž jau. Nu, ko tu melo? Jau kaut kur jau reģistrējās kaut kādā kredīta Lombardā jau gatava atdot. Dusmojās vai arī satraucās. Moš jau 10 reizes jau nožēloja, ka uzdāvināja man to dāvanu kārtu. Nenožēlo? Tā kas tev notiks? Visi brauc, tu nevari, jā. Nu, es esmu īpaši, tu zini. Visi lēc, tu nevari. Nu, Ne. vienīgais, kas tev varētu notikt, tu varētu apdirsties. Par to es nebrīnītos. Nu, es šorīt no rīta tā kā nebija aizgājis. Un vēl kā to karsmaizi apēdu kopā ar to kafiju negaršīgo. Ui, tā kafija pēc indas garšo. Jā, tev īpaši, tev pēc kaut kādas žurku indas garšo. Man vēl tur piens vēl bija, man vēl nebija tik traki. Bet nu labi, veiksmi man. Cerams, ka viss būs kārtībā. Es to izdarīju! Ir! Ko čalīši, esmu nolicis, esmu dzīvs. Mana lidmašīna, ar ko mēs lecām lejā, vēl joprojām nav tur atbraukusi. Es tikko Rebekai visu pastāstīju, bet pastāstīšu jums vēlreiz. Kā tā, lai jūs redzat mani pret gaismu laikam. Lidmašīna iekšā visa kratās. Divas skrūves tur no grīdas jau lien ārā. Labi, štruns ar to ļotene, mēs tur visi pārpildīti sēžam. Es citu skatījos pēc tās tonāžas, kas tur bija. Nu, tā kā tur pilnā tonāža kaut kāda 5000 laikam drīkst būt. Tur kopā ar pilotiem jau ir 3600. Un mēs jau kaut kādā, cik mēs tur 8 vai 9 cilvēki.
Ļotene visa kratās, kanapi tur, man liekas, pacēlēmies gaisā. Kaut kāds instruktors pieceļās, turās aiz tāda štropes gaisā. Viņam štrope tā noplīst nost. Viņš vienkārši tā saloka un kaut kur noliek maliņā. Rakstīts lielā tur kaut kāda zīme stāv, ķipa, virs durvīm. Rozā krāsā rakstīts, ka šī ļotene ir eksperimentālā. Es sēdēju, domāju, ka nu viss, ķipa, šis laikam ir beigas. Man grūti stāstīt, tāpēc, ka kaut ko tādu pieredzēt ir ļoti grūti. Grūti pastāstīt visu tās emocijas. Tu sēdi un tu vienkārši saproti, ka drīz tev vajadzēs lekt ārā. Tu vienā brīdī viens, laikam, instruktors, nu, pieņemu, ka instruktors, viņš vienkārši vienā brīdī piecēlās, no visiem atvadījās, tā kā paspieda tā kā roku, viņam tur kaut kāds īpašais roku spiediens, kaut kāds tur tur, un tā viņš kaut ko tur rada, es nezinu. Viņš pieceļās vienkārši, un tā kā Warzonā pilots ieslēdz tādu zaļu gaismiņu, tāds zaļa gaismiņa iedegās, čalis atver duris, un vienkārši salto, uzmet salto un izlec ārā. Viņš ir lecot ārā, salto izmet ārā. Tad mēs iekāpām paši pēdējā ļotenī. Zini, kāpēc mēs paši pēdējā iekāpām ļotenī? Jo pirmie lecām, viņš tāds, nu, mēs leksim pirmie. Bro, viņš tāds, ķipa, celies augšā, nu, viņš man tur viss šašturpēja, tur brilles man uzlika, viss. Tas brilles vai aizdien stāv. Jā, un viņš man tāds saka, nu, ķipa, klausies, sākumā lec ārā, ķipa, tas instruktors filmētājs, jo es paņēmu filmētāju. Un tad mēs, un es domāju, blins, kā vot filmētājs izliks ārā, kā es tur tā kā paspēšu izlekt ārā, vai ne? Nu, instruktors, viņš tur kaut kur lidināsies, kā viņš tur turēsies. Es domāju, nu labi, skatos, atkal pilots nospiež to savu pogu, iedegā zaļā gaisma, ķipa tā kā Warzonā reāli, mēs no gulaga lienu ārā. Es tāds skatos, instruktors atver vaļā durvis, nu, Rebeka nofilmē. Ķipa, šitā ir izeja, nu, viņš tā atver vaļā durvis, viņš tāds izkāp ārā un šitā turās, un tāds, davai, nāk. What the fuck? Insanely. Kaut kā izlecām ārā, kaut kādus salto uzmetām, tur bija tas freefalls, nereāli. Uzmetām salto, un viņš kaut kā iztaisnojās, atvērās. Stāsti par to, kur viņš no tevis bija priekšā, nu, freefall. Jā, mēs izlecām, viņš tā kā, es neceros, jā, viņš laikam instruktors, tas filmētājs, viņš pirmais, tā kā nolec, un tad mēs. Un mēs tā kā uzmetām kūleņus, tā kā lidojam, ķipa šitā tā kā turos, un pēkšņi tas filmētājs atlido man tur, davai, ķipa tur, ar kameru, ķipa, davai, es tur, tur kaut ko tur, nezinu, tur, nu, es kaifoju reāli, bija nereāli krūta. Un vienā brīdī manējais pavelk izplatni, mēs tā kā paliekam, skatos, tas filmētājs vienkārši tā, vedo lejās, un saka, viņš taisīs vaļā, viņš tur vēlāk pēc tam attaisīs. What the fuck? Man ļoti patika, bet es laikam gribētu bišķīt kaut kādu, nu, jaunāku lidmašīnu. Vai kaut ko tam līdzīgi, tāpēc, ka... Bet viss taču bija labi, viņi visi labi. Es nesaprotu, kā tas grausta gabals vispār paceļās gaisā. Es vienkārši nesaprotu, kā viņš ceļās gaisā. Pie tam es nenofilmēju, kā viņš tikko, nu, kad viņš iedarbināja, kādi tur dūmi nāca ārā. Es nezinu, tā ļotene tur knapi turās. Viņam pilotam, mēs, kad celāmies augšā, viss kratās pilotam. Ai, nu Čari, ko tu stāsti? Visi domās, ka es tī nogalināt gribu. Pilotam iekšā, ka viņš visi stroķi kratās tur šitā visi tie dačuki visām pusēm iet. This aircraft does not belong to Republic of Lithuania kaut kādi tur noteikumi. This is experimental aircraft. Man liekas, viss, ko viņi darīja, arī tevi tur ķircināja gaisā. Man liekas, tas, lai tevi nogalināt. Kā man neķircināja gaisā? Nu, kā tu teici, viņi tev tur priekšā pielido un tur neatver izplatni un vēl. Nē, izplatni atver. Viņš man vienkārši, es saku, tas, ka mēs izlecām un es tā kā freefallā lido lejā un pēkšņi atlido man tāds čarīts. Davai, ķipa. Es nesapratu ar rokām, viņš man māja, vai viņš mēģina pats noturēt līdzsvaru ar rokām. To es īsti nesapratu. Nu, gan jau, ka līdzsvaru mēģināja noturēt. Bet tā ir rītīgi krūta. Es visiem iesaku nereāli krūta. Tad, kad tu esi uz zemes, vai ne, un tu gatavojies kaut kādam izplatnē lēcienam, tad tu tāds, jā, nu es izlikšu, nu, kas tu, nu, tu izlikšu, bet tad, kad tu actually lido tajā kukurūzņikā tur augšā, un tev actually tūlīt ir jālec, tu sāc domāt, tā kā, vai man tas vispār ir vajadzīgs. Pabīdies, Čārai. Vai es gribu vispār lekt? Man patika, overall man patika, man ļoti patika. Ja es kaut ko gribētu tādu vēl, jā,
Vai es gribētu to šeit? Nē, es domāju, ka es gribētu pamainīt kādu lokāciju. Es zinu, ka Dubajā var lekt. Nifiga izdomāju čelītis. Jā, ko es full-time gandrīz streamers, gandrīz full-time streamers. Jā, es gribu izlekt. Riktīgi forši, man patīk. Es ceru, viņi man atsūtīs vēl kadrus. Varbūt tie būs tagad, kaut kur jau bija tie kadri, varbūt viņi vēl tikai būs pēc šī mana teiktā. Es ceru, ka tur ir normāli forša kadri, jo tur ir jābūt gan no mans POV, kā es lidoju, vai ne, tur no mana instruktora rokas, gan no tā filmētāja POV. Es ceru, ka arī kabīni parādīja nofilmē, jo ja kabīni parādīja, tad principā jūs redzēsiet, kādi tur ir apstākļi tajā kabīnē. Nu, kaut kā tā, tiekamies ar jums citos vlogos. Paldies!